Labvakar visiem! Parasti gan uz skatuves kāpju dejošanas sakarā, tad nu redzēsim, kā būs ar mikrofonu. Jā, bet sākumā vēlējos pateikt lielu paldies par mani piešķirto godu un par to iespēju šodien būt šeit un prezentēt jums savu versiju par robežu starp realitāti un ilūziju, kuru tad arī nolasīšu. Kad tiek izdzēsta sveces liesma un apkārt eksistējošā telpa iedienas tumsas pienekļos, pasaule kā vajāts dzīvnieks sastingusi gaida nākamo kustību, nākamo zīmi, kas dos cerību, ka pēc tumsas atkal parādīsies gaisma, lai pasaule spētu no jauna ieraudzīt un atrast sevi. Tāpat arī cilvēks šai pasaulē meklē savu vietu. Apzināti vai neapzināti, bet tam eksistējot kā domājošam subjektam, ir nepieciešama vieta, kur funkcionēt, kur iederēties, kur viņam būtu droši, kur būtu vieta arī viņa garīgiem lidojumam un kur viņš var būt laimīgs. Ar loģisku nepieciešamību priekšplānā uzplaiksnīja jautājums. Kur un kas ir tas, kas ļauj cilvēkam patiesi dzīvot, kas ļauj tam būt patiesi laimīgam? Vai tā ir realitāte vai tomēr ilūzija? Kā jau autoritāro sensuālo maņu iegrožots dzīvnieks, cilvēks tiecas pēc vizuālās pasaules uztveres, kas tam dod drošības sajūtu un stabilitāti, jo gaismā šķietami viss ir savā vietā, apmāna plīvura neaizklāts. Realitātes reālā jeb gaismas pasaule šķiet kā kaut kas tuvs un saprotams, jo tajā nav noslēpuma. Nevelti 19. gadsimta otrās puses reālisti savos darbos izvēlējās attēlot cilvēku dzīves un ikdienas gaitas dienas gaismā, attālinoties no romantisma pārstāvju iecienītā un izkoptā noslēpumainās melanholiskās krēslas pārdzīvojuma motīva. Savācot vienkopus visus tveramās realitātes aspektus, principus un izpausmes iespējas un veidus un aplūkojot tos zem lupas, izkristalizējas, ka šī mierinošā realitāte patiesībā ir cilvēku iekārtota. Saule lec un riet pēc konkrēta cilvēka novērota un fiksēta algoritma. Tāpat mainās gada laiki, gadsimti un arī pats cilvēks, paļaudamies uz vides pārveidošanos un neapzinātu katra subjekta zemapziņas procesu ietekmētu metamorfozi. Varētu teikt, ka šīs pārmaiņas ir reālas, normālas, saprotamas un sniedz cilvēkam to drošības sajūtu, kas šai sugai ir nepieciešama, lai tā varētu izdzīvot un funkcionēt. Tomēr vienmēr pastāvēs jautājums, cik lielā mērā uztvertā realitāte ir īstā neapšaubāmā patiesā realitāte. Turklāt, pēc kādas mērauklas būs iespējams noteikt, kura iekārtotā realitāte tad īsti ir tā neapstrīdami patiesā tiešamība. Maņu diktētā uztvere liek cilvēkam traktēt viņu īstenību vienā veidā, dzīvniekiem ar augstāku un specifiskāk attīstītiem maņu orgāniem būs citādāka īstā realitāte. Insektiem, rozes ziedam, zāles stiebram, īstenība pierādīs vēl lielāku tiešamības diferencēšanas nepieciešamību, jo gan tie paši, gan uz tiem apkārtējā vide iedarbojas citādi nekā uz cilvēku. Tā tad ir acīm redzams, ka ar maņām un sajūtām uztvertā realitāte ir subjektīva, un par tās vispār pieņemšanu var nosacīti neapzināti savā starpā vienoties tikai vienādu sugu un uztveres īpatnību pārstāvji. Jādomā tomēr, vai tas nozīmē, ka cilvēku pieņemtā īstenība patiesībā ir ilūzija? Un kā ir traktējama tās klasificēšana patiesības un šķietamības koeksistencē tik specifiskā jomā, kā piemēram domu, literatūras un sapņu pasaulē? Lasot dažāda veida tekstus, taču ir iespējams izdzīvot tik daudzus dažādus stāstus, kurus konkrētajā mirklī pat tiešām šķiet iespējams vizualizēt acu priekšā un pašam tajos būt klātesošam, vienlaikus augot un attīstoties reizē ar lasāmā teksta vēstītāju. Šī ilūzija liek domāt, tā liek izglītoties. Domāšanas process vispār ir cilvēka garīgās izpausmes stūrakmens, un cilvēkam domājot, sapņojot, baidoties, ticot, cerot un mācoties no piedzīvotā, tā prāts nobriest. Tādu pašu ilūziju un ceļošanu no vienas realitātes citā, izdomātā, cilvēki izdzīvo sapņu pasaulē. Cilvēks nomodā pavada lielāko daļu savas dzīves, taču pārējā laikā tas iegrimst cita veida netveramā dimensijā, pieņemot, ka no šīs dimensijas, jeb ilūzijas vienmēr varēs atgriezties.
Vai un kā cilvēka maņu uztvertā sapņu realitāte ir saistīta ar nomoda realitāti, par to joprojām ir dzirdamas diskusijas. Iedziļinoties cilvēka domu procesā, kamēr tas sapņo, ir vieglāk saprotams franču filozofa Renē Dekarta dualisma pamatojums, jo cilvēka apziņa sapnī izdzīvo citas realitātes norises un pārdzīvojumus, ķermenim fiziski atrodoties tajā realitātē, kurā tas ir aizmidzis. Tātad apziņa un ķermenis neatrodas vienā realitātē un laiktelpā. Doma un sapņu iluzora radītā vide un tiešamība tomēr arī piešķir subjektam ķermeni, domas un sajūtas, taču šai gadījumā šie koncepti ir nemateriāli. Taču subjekts konkrētajā brīdī atrodas tur un nekur citur. Tādējādi tiek pierādīts Dekarta cogito ergo sum, domāju, tātad esmu arguments, jo domājot sapņu pasaulē, cilvēks atrodas, ja ir tur, turpretī domājot savā ikdienas realitātē, nevis sapņu radītajā ilūzijā, subjekts atrodas ikdienā. Nedomājot ne par vienu vai otru, subjekta apziņa un prāts tajā neatrodas. Tātad abos šajos minētajos gadījumos savukārt jādomā, vai tas nozīmē, ka cilvēku neatzīta domu pasaulē esoša ilūzija par pašu eksistenci, tomēr neliekas reālāka un cilvēku kā personības nopietnāk attīstoša nekā pieņemtā realitāte. Šī cīņa par intelektuālo dominanci un īstās patiesības meklējumiem starp racionālismu un empirismu ideju pārstāvjiem lielākajai daļai vidusmēra cilvēku prātu ir kā balta lapa. Ir pieņemts uzskatīt, ka tas, ko cilvēki sauc par savu stabilo, pragmatisko īsto realitāti, ir drošs, sargājošs un patiess. Taču viss, kas traktējams kā ilūzija, maldinošs, biedējošs, bīstams. Jebkurā laikmetā ir bijusi vērojama nosodoša attieksme pret sapņotājiem, jeb tiem, kas dzīvo nevis ar abām kājām, stingri stāvot piesaistīti pie zemes, bet reizumis it kā levitē, paceļoties kādas augstākas pārrealitātes dimensijā. Domas klīst no šķietamās realitātes līdz acīm redzamai ilūzijai, bet kā šajā ceļā, kurā cilvēks kā klīstošais holandietis mēģina atrast savas pilnveidas ierosinātāju, ir iespējams būt laimīgam? Rodas šaubas, vai laime pati par sevi var būt realitāte, vai arī tā ir mūžīga šķietama ilūzija. Vilis Plūdonis fantāzijā par puķiem vaicā, vai ilūzijas un sapņi nav dvēseles lielākais siltums? Arī ilūzijas viņš traktē kā kādu vairāk pozitīvu vai vismaz mierinošu spēku, uzsverot, ka nevajadzētu nest ļaudīm patiesību, bet gan nest viņiem ilūzijas, ja grib nest viņiem laimi. Vai mīlestība ir kaut kas reāli saprotams, tverams un izskaidrojams? Daudz teiks, ka negluži. Ja to neizgaismo realitātes it kā vienmēr klātesošā neapstrīdamība, tad tā likumsakarīgi ir neīsta. Mānīga ilūzija, tomēr cilvēki, kas šajā mīlestības ilūzijā ir laimīgi, nevēlas zināt, ka šīs laimes cēlonis ir paša domu, meistarīgi konstruēta ilūzija, un atgriezties pie realitātes, kura šo šķietamo patieso mīlestības radīto laimes sajūtu marginalizētu, vai arī pavisam iznīcinātu. Tātad ilūzijas radītā un cilvēkiem tik ļoti nepieciešamā laimes un piederības, radniecīga dvēseļu saplūšanas sajūta ir reālāka un patiesāka nekā pelēkā realitāte, kurā mīt tikai sausi fakti, neietērpti dzīvības deksmes un laimes izšūtajās sajūtu drānās. Tādējādi ar loģiski nepieciešamu likumsakarību izprotams, ka pieņemtā realitāte sanāk tikpat lielā mērā iluzora, cik ilūzija reāla. Tad kā ar to robežu? Tā ir tikpat lielā mērā pastāvoša jēdziena nivelēšana, cik tā izstieptība. Un tomēr ir kaut kas tāds, kas dzen šo cilvēku šo robežu novilkt. Katram cilvēkam kā ceļiniekam ir sava odiseja, kurā tas dodas gan meklējot pats sevi, gan tiecoties atrast ceļa biedrus, ar kuriem kopā sasniegt kā garīgu, tā arī fizisku eksistenciālu harmoniju. Citiem vārdiem, dzīvot līdzsvarotu, iekšējās trauksmes un ārējo apstākļu negatīvi nepredestinētu dzīvi, bet konstanti jaucot un pārkāpjot ilūzijas un realitātes robežu, ir grūti saprast, kā tad patiesībā dzīvot. Ir skaidrs, ka nav lielāka izaicinājuma, kā uztvert netvaramo, kā arī traktēt to, cik lielā mērā eksistences perifērijā
Paša cilvēka pastāvēšana ir leģitīma, iespējama un neapšaubāma. Laipodams savas trauslās eksistences labirintā, cilvēks beigās nonāk pie secinājuma. Pasaulē nav piemērotākas, un viņa vispārējai eksistencei drošākas un labvēlīgākas vietas par pašu robežu starp ilūziju un realitāti. Cik nedroša ir viena, tikpat nedroša un biedējoša ir arī otra. Vienīgā, kas vienmēr ir klātesoša un pastāvoša, lai gan nemitīgi mainīga un pārveidojama, ir šī robeža starp abām, kas ļauj cilvēkam būt laimīgam, jeb būt saskaņā ar šīm abām pasaulēm un saglabāt veselo saprātu vismaz tik lielā mērā, cik tas nepieciešams cilvēka sugas pastāvēšanai. Paldies!